Kad plānojat beigt darbus pie uzbrauktuves? Domājam, ka tas varētu būt pēc 2 nedēļām, un tas varētu būt 15. maiju. Vai plānot arī kāda atklāšanas ceremonija, kad darbiniekiem parādīs, kādi bija šie darbi un kāds ir rezultāts? Pagaidām šis pasākums nav plānots, bet katrā ziņā izrunāsimies ar universitātes vadību. Ja tas ir nepieciešams, protams, to varam izdarīt un nedaudz painformēt, kā šie darbi ir veikti. Jāsaka tā, kad šos darbus uzsākam pagājušā gada vēlā rudenī, bet tas viss atkarīgs no finansējuma. Mēs visi būtu priecīgāki, es domāju, ka mēs to varētu darīt tādā laikā, kā to mēs darām. Bet, diemžēl, zinot to, ka 2008. gadā jau šis finansējums sāka kapitāli sarukt, tomēr ar universitātes vadību nolēma, kad mēs šos darbus uzsākām. Protams, būvniecības firmai šos darbus veikt bija ziemā sarežģīti, ļoti daudz reizes viņus vienkārši pārtrauc, tāpēc, ka nespēja uzturēt tādu siltumu, kāds nepieciešams būvniecības darbiem. Viņu garantijas vēstulē ir mums beigt darbus 8. maijā, bet, kā jau es teicu, pieliksim varbūt 1 nedēļu dažādiem pasākumiem, un šie darbi varētu notikt. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikt, ka daudz labāk būtu, ja mēs to varētu darīt tādā periodā, kā tas ir patreiz. Kāda firma izpildu šo būvdarbus un vai esat apmierināti ar kvalitāti? Šos darbus veic firma Jērbūve. Es gribētu teikt, ka šī pati firma veica vestibila remontu, šī firma veica ķīmijas laboratoriju remontu 1. stāvā. Par ķīmijas laboratorijām faktiski īpaši nekādu pretenziju nebija. Arī pa vestibilu varētu teikt, ka viņas bija minimālas. Kopumā jāsaka, ka viņiem, kā jau es teicu, jāstrādājas šajos sarežģītajos apstākļos, bet patreiz, kad laika apstākļi ir tādi, kādi viņiem jābūt, es domāju, ka firma strādā rūpīgi. Šīs te izmaksas, kopējās izmaksas ir 35,000 latu un 35,700 latu sākot no tehniskā projekta. Tehniskais projekts izmaksāja 5,900 latu un 28,900 latu ir tīri būvniecība. Vēl klāt nāk autoru uzraudzība un būvuzraudzība un kopā tas 35,700 latu. Es domāju, ka pēdējā laikā salīdzinot ar citiem projektiem šīs projekta izmaksas ir ļoti lētas. Un kad tiks atjaunota kustība par šiem pagāma centrālajām durvīm? Domāju, līdz ko būs nobeigti darbi, tā mēs arī atjaunosim kustību, nekavēsimies, jo, kā redzat, faktiski bruģis ir gatavs, padreiz tiek strādāts tīri pie šo te darbu, tīri uzbrauktuves nobeigšanas. Jūs varbūt varat izstāstīt pa posmiem, kādi darbi tika veikti tevi uzbrauktuvē un... Tātad pirmkārt tika nostiprināta pati uzbrauktuve, jo daudzus gadus atpakaļ, laikam 10 gadus atpakaļ bija situācija, kad varēja šeit iegāzties iekšā transporta līdzekļi. Kā jūs redzat, ir nomainītas kāpnes, atjaunots bruģis, un ir vēl viens paveikts tāds jautājums, kas ir perspektīvē kopumā pilī risināms, tātad ir izveidota iekļūšana pilī pa mazajām durvīm cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Tātad jau pagrabstāvā mēs šeit varēsim iekļūt, bet tālākā perspektīvē ir projekts tāds, kad no garderobes pa vītņu kāpnēm augšā uz aulu un foajē vajadzētu būt liftam un savienot šos jautājumus, tad pirmais mazais posmiņš jau šeit tagad arī tiks atrisināts. Paldies! Paldies jums!